Re! Viss ēters ir te! Jau rīt valsts prezidents un prezidenta kundze Rīgas pilī aicinājuši audžu ģimenes, adoptētājus un aizbildņus, kuri savu sirds siltumu un arī mājas pajumti ir dāvājuši bērņiem, kur tādu vai citādu iemeslu dēļ ir palikuši bez vecākiem. Un mūsu nākamais stāsts par vienu no šādām ģimenēm, un kā izteicās valsts prezidenta kundze Iveta Vējone, tad jācer, ka audžu ģimeņu skaits Latvijā aizvien pieaugs, un tie 1500 bērniņi, kas šobrīd dzīvo bērnamos, atradīs savu ģimeni. Šobrīd Latvijā ir gandrīz 10 000 bērnu, kuri ir palikuši bez vecāku aprūpes. Dažiem no viņiem ir laimējies un viņi aug audžu ģimenēs. Tieši tāpēc 2. gadu pēc kārtas prezidenta pilī notiek svinīgs pasākums, kurā tiek godināta šīs ģimenes. Pasākums ir ļoti emocionāls, jo mēs aicinām gan audžu ģimenes, gan pārstāvjus, kas palīdz dažādiem grūtībās nokļuvušiem bērniem, gan sociālos darbiniekus, un, protams, ir arī pašas ģimenes, un mēs viņiem it kā sniedzam arī tādu mazu koncertu, un viss tas ir ļoti emocionāli. Viņiem tas ir arī tāds kā mazi svētki. Es šobrīd atrodos Drustos Vašiļu ģimenē. Kā redzat, te ir ļoti daudz atvases, un Aida ir tā, kas ir pieņēmusi šos bērniņus un audzina jau 8 gadus. Sākumā jau bija tikai 2, Alīnīte un Kaspars. Un tad vienmēr kāds palūdza, vai tad tiešām nevar vai nevar. Nebijām jau domājuši, ka būs tik daudz. Bet kamēr vien vietas bija, visu laiku prasīja, paņemat. Kā žēl bija. Pagājušo gadu kuplā ģimene saņēmusi ielūgumu uz Melngalvi namu pie prezidenta, par ko bijuši gana pārsteigti. Vizīte Rīgā vēl šodien visiem palikusi spilgtā atmiņā. Vispirms jau tas bija tāds liels pārsteigums. Es domāju, kāpēc tieši mūs ir jau daudz labu ģimeņu un visi tāpat ar tiem bērniem darbojās. Bet jāsaka, godīgi bijām arī ļoti priecīgi un pagodināti un aizbraucām visi, vai ne? Un tad mums sagaidīja mīļi un bija skaists koncerts. Un bija gan prezidenta kungs, gan kundze. Un ļoti jauki, sirsnīgi izrunājās ar bērniem. Prezidents ir saticīgs, visus uzaicināja kopā un pēc tam nobildējāmies kopā, uztaisījām vienu lielu bildi. Ikdienā kuplā ģimene esot gana aizņemta skola, mācības, treniņi, nodarbību apmeklējumi un katram savus pienākumus mājas dzīvē. Ko jūs tur gatavojat? Pankūkas, cept kartupeļus. Es palīdzu pārsvarā omītei gatavot visādas kliņģerus, kūkas, palīdzēt mīzot kartupeļus, vēl. Un sarīvējam, vietas mizojam. Jāpieskata mazie ir citreiz, kad aizbrauc uz ieveikaliem. Un jāpalīdz dažādi darbi lielāki, kurus mazie nevar izdarīt. Tomēr lielākais gandarījums audžu mammai ir par to, ka bērniem tagad ir iespēja attīstīt savus talantus. Kuplajā ģimenē ir gan sportisti, gan mākslinieki. Tagad šeit un tūlīt nav laika gaidīt, kā būs rīt. Es arī esmu sarakstījis grāmatu, savu rūču pasakas mīļu pasaciņas, un tas bija konkurss, kurā es uzvarēju un ieguvu tiesības iespiest grāmatu. Aida gan nedomā, ka tas būtu īpašs nopelns audzināt svešus bērnus, jo kā gan atstāsi bērnus, kuri nav vainīgi pie tā, kādos apstākļos nonākuši. Arī viņas pašas meitas gājušas mātes pēdās un jau audzina savus audžu bērnus. Šitas ir māsas vismazākais. Viņš tikai 10 dieniņas pie māsas tagad ir. Māsa augstskolā šodien. Jādara viss, lai bērns dzīvotu ģimenē. Tad viņš redz, kā tas ir dzīvot ģimenē, kā tas ir, ka tu vari pieiet pie mammas vai pie tēta un pajautāt kādu padomu, ka tevi paņem klēpī un samīļo. Un vissāpīgākais ir ar tiem mazajiem bērniņiem, kuri atrodas bērnu namā,
līdz 3 gadu vecumam viņi tur dzīvo. Mēs par viņiem tikpat kā nekā nezinām un neredzam viņus. Šogad šis pasākums būs 3 reizes lielāks, un iespējams tas arī pamudinās jau pie esošajām 585 audžu ģimenēm pievienoties vēl kādai ģimenei, jo ikvienam bērnam ir ļoti svarīgi uzaugt tieši ģimenē.